joprojām spēlējam. Ance atkal pameta. Netīšām visticamāk. Un tad, jā, tagad mēs vienkārši pagaidām ar Lindu. Viņa uzrakstīja Whatsappā, ka viņa beidz. Ok, labi, tātad viņa vienkārši beidz. Sūdīgi viņai. Nedabūs tik daudz. Cik viņai vispār bija olu? 2 laikam. Nu, tātad viņa vienkārši zaudēja. Jo mums ir abām vairāk par 2 olām. Jā. Man ir 10 kopā. Tagad man ātri jāizskrien, jo man tur palika gulta. Un mums ir jāiet gulēt, lai mēs vienkārši izdzīvotu. Mēs neesam nekādi Minecrafta profiņi. Man visu laiku liekas, ka mana gulta ir cūka. Jo viņa ir rozā un es redzu pie savas visu aploka rozā krāsu un domāju, ka tā ir cūka. Un varam iet gulēt. Nu, re. Es pilgāt nākšu un atrījāju. Krievinu. Labi, droši. Es šodien gribu uzkāpt tajā kalnā, tāpēc man jāiziet pēc gultas. Es atpakaļ? Jā, tātad es kāpšu tajā kalnā vienā. Jo kāpēc ne? Un man ir veseli 3 ēdieni. Labi, tas vienkārši ir dīvaini, ka es saku ēdieni. Man ir 3 ceptas gaļas. Linda, es drīz būšu kalna virsotnē. Forši. Ulala. Tās tam oh my god, es atradu ironu. Forši. Jā, bet mans lingums pēc viņa iet. O, te ir tik skaista vieta. Paga, irons tas ir tā kā divkrāsainais, jā? Nē, tas, no kura mēs visu taisam, tas tur baltais. Sapratu. Ok, es esmu šeit. Tur ir ļoti skaisti. Te un tur un vispār. Man vajag dabūt šito koku, jo es gribu dabūt daudz dažādus kokus. Un es ceru, ka es neapmaldīšos, jo tas ir ļoti viegli. Jā. Nav god. Labi, es domāju, ka es ceļošu tālāk. Kamēr vien es redzēju šito te, es zināšu, uz kuru pusi jāiet. Tagad tikai nedrīkst
krist. Jo, ja es kritīšu, es miršu. Jā, tas būs ļoti slikti. Es nomiru. Tev gulta bija nolikta? Nē. Es pazaudēju savu baketu. Ļoti slikti. Esi idiots. Īsts idiots. Tu, man liekas, esi kaut kur tuvumā. Tu esi kaut kur tuvumā, kur es nomiru. Jā? Jā, tu, man liekas, esi tuvumā, ja tu esi pie tā kalna, kur es kāpu. Jā, jūs kāpju uz kalnu. Jā, tāpēc, ja es ceru, bet es ceru, ka es paspēšu pa 5 minūtēm tikt uz to vietu, kur es nomiru. Bet man nav nekā, tāpēc tas būs sasodīts. Kā es varu būt tik stulba? Es nezinu. Bet es nedomāju, ka esmu ļoti tuvu. Bet man jābūt tuvu. Esmu tāda es atradu vietu, kur es nomiru. Forši. Un es galvenais atradu visas savas lietas. Ļoti labi. Arī savu armoru, kas nemaz nav tik daudz, un nemaz nav tik nekas tāds labs, bet es atradu savas lietas, tas ir galvenais, un arī savu gultu. Tas ir ļoti labi. Man šķiet, ka man bija tikai cepure. Tev bija tikai cepure? Man bija tikai cepure, jo ja man nebūtu, tad es būtu pazaudējusi kaut ko, bet tas ir pilnīgi vienalga, ka es būtu cepuri pazaudējusi, jo tas nav nemaz nekas tāds. Bija galvenais, ka man ir mana gulta un mans bakets. Jā. Bet vismaz es ātri tiku lejā. Nevajadzēja pat gandrīz neko darīt. Jā, vajadzēja tikai nomirt. Un man tagad ir tikai 2 dzīvības sasodīts. Tiešām ar tev būtu jābūt visām dzīvībām. Jūtsādi. Ok, man ir 3 dzīvības, es pagaidām varu mazāk uztraukties, bet joprojām man ir jāuztraucas. Es jau redzu, uz kurien es gribu iet. Labi, es jau sāku dabūt vairāk dzīvību, es varu pagaidām neuztraukties. Es zinu, uz kurien es eju. Es ceru, ka es nenomiršu. Drīz man aptrūksies ēst. Vienīgi vismaz, es atradu vistas, bet tas ir ļoti tālu, tāpēc viņas neņemšu. Es vienīgi viņas varbūt tikai nogalināšu, bet... Vai dabūtu ēdienu? Jā, jo man ir reāli tikai viens tas tur ceptais ēdiens, man tagad vajadzēs jēlu gaļu ēst. Un es pie reizes varētu paņemt šitos tesu, jo, lai mēs varam iekurināt kaut ko mājās. Jo šis ir ļoti viegli dabūt stēko šitiem te. Es tagad ceru, ka man nesaplīsīs instruments. Okidoki, esam klāt tur, kur es gribēju. Bet ir pilns ar vistām, nav godi. Var arī nomiri. Nabagalīgi, viņas arī piedzīvoja tādu šoku, kad es nomiru. Tev bija slinkums, es otrādāk gribēju dabūt, es redzu savas lietas jau. Malacis. Es tev tagad, man viņas jāsauc.
Tāpēc, ka... Nē, es esmu godīgs. Tas ir augstāk nekā es pati. Jā! Es savācu savu posti. Vairāk nekā šeit nav. Es paspēju savākt savas lietas. Nu, esmu tagad tuvāk pie mājas. Nu, malacis, es tagad vienkārši te kaut kur klaiņoju apkārt. Drīz nakts būs. Jā, jo mēs jau paspējām abas nomirt. Jā. Es ceru, ka es baigi neapmaldīšos. Te ir pelēkas vistas. O, drīz uz vakars. Jā. Mums arī drīz būs jātaisa nākošā epizode. Mhm. Un tā gan jau arī būs pēdējā, jo teica, ka tu vari līdz 6. Jā, jā. Kad beidzot varēsi iet gulēt. Es nezinu. Jē, var iet gulēt. Mhm. Labi, es ņemu savu gultu un eju tālāk. Šī ir viena ļoti dīvaina pasaulīte. Kādēļ? Nu, es nezinu, te ir visādas daudz lietas, tādi dīvaini kalni. Skaisti man liekas. Viņi ir skaisti, bet viņi arī dīvaini. Tā kā tādiem viņiem nebūtu jābūt, piemēram, kaut kas gaisā lido, kaut kādi daži bloki, tā viņiem nebūtu jābūt vispār. Piemēram, kā es te redzu, kādi random, ko vairāki bloki vienkārši kaut kur augšā lido, daudz bloku augstumā. Tādi interesanti. Es redzu bitītes. Visādi tādi interesantas vietas, lietas. Vienīgi žēl, ka village nav ļoti tuvumā. Es redzu bitīti. Čau, bitīte. Labi, es jau lēnām tuvojos mājām. Ja es neskrienu, es vienkārši pastaigājos un izbaudu. Es redzu vienas tās smukās zilās puķītes, kuras man ļoti, ļoti patīk. Ņem uz mājām tad. Ņemu. Es iekritu kaut kādā randomu ūdenī. Centies no turienes tikt ārā. Nē, tas bija reāli viena bloka dziļums. Labi, es pastīšos, kā viņas sauc vispār. Kodas orhidejas zilās. Un te viņas ir daudz. Tagad man vienkārši jāatrod ceļš uz mājām. Man liekas, es zinu. Es dagu. O, es redzu ar portālu. Es un gribēju pabeigt. Bet es aizmirsu, ar ko dabūjies speciāli viņam vajadzīgās lietas, un es centos viņu dabūt ar gandrīz parastu kirku. Mums būs zelts.
Jāna, man tev dāvana ir. Nu, Ko tad nāks? Es nezinu, būs kam tev to vajag, bet esmu gatava. O, tu man iedevi kaut ko. Kur tu tik Jā. daudz zeltu dabūji? Es dabūju. Mums šeit bija 2 zelta gabali. Nu labi, bet paldies. Lūdzu. Paldies. Es aiziešu apraudzīt savu vistu fermu, jo man tur noteikti daudz olas ir. Noteikti. Oi, mēs jau pārāk daudz filmējam.